Labs vakars, koris kļūst aizvien labāks. Agnese aicina arī tevi piebiedroties sveicienam. Es domāju, ka mēs vēl dziedāsim. O, kāda azartiskā. Labvakar visiem, un man ir zināms, ka šoreiz vēl mums ir pievienojušies daži cilvēki. Kaut gan Jānis teica, ka jau pagājušā reizē bija tā kā pēdējā vagonā iekāp. Nu, tiešām tā sirds ir ļoti mīksta. Jā. Un žēlsirdības darbi vienmēr ir, kad ir šis laiks īpaši svarīgi būt ļoti laipniem un žēlsirdīgiem. Nu, kurš tad atnāca šodien pirmo reizi? Aplausi! Bet pēc gavēņa vairs nekāda žēlsirdības. Visi tieti. Nu, kas tam mums šodien ir jauns? Mums šodien ir jauns tas, ka atkal mēs esam nodzīvojuši vienu brīnišķīgu nedēļu. Kā teikt, Alfā mēs dzīvojam no otrdienas līdz otrdienai, ja? Un cerams, ka visiem ir plus mīnus labi klājies. Dažas acis ir izbrīnītākas, dažas mazliet nolaistākas, dažas mazliet tādas šķielējošākas. Vai kāds ir apprecējies? Saulējies? Pa šo laiku? Nē. Kurš kaut ko traku sadarījis? Nē, gavējis. Kurš ir visu no otrdienas līdz otrdienai nogavējis uz maizi un ūdeni? Es ne. Labi, tātad par šodienu. Kas tad mums šodien būs? Šodien grupiņu vadītāji jūs iepazīstinās ar nedēļas nogales programmu. Tā vēl nav īsti apspriesta, tāpēc mēs viņu nedrukājām avīzītēs, bet ieskats jums ir zināms. Tātad nedēļas nogale būs šeit, mūsu draudzē, un tur ir paredzētas dažas aktivitātes. Īpaši es lūdzu jūs rezervēt sestdienu, jo tā ir galvenā diena. Piektdienas vakars, visa sestdiena un svētdien no rīta līdz pusdienām. Bet to jūs parunāsiet ar saviem grupu vadītājiem mazajās diskusijās. Tātad mūsu šodienas tēma, kā Dievs mūs vada, Agnese, tad parasti priesteris tur tā izģērba un jautā, nu kā tevi Dievs šo nedēļu vadīja? Mani? Jā. Beidz. Aha! Pagājušais pa gavēni atceraties, kā viņa tur brīja? Kāpēc tā? Kāpēc šitā? Pastāst, kā Dievs tevi vadīja šodien. Kāds viņš nejauka šodien? Nu, labi. Es ko tev teikt tagad. Es tev pastāstīšu, bet tā visiem. Izskatās, ka tevi Dievs vadījis ļoti labi. Atvedis uz šejieni, jā. Jā, atvedis uz šejieni vispār. Man liekas, ka tu arī tik labi izskaties, ka liekas, ka Dievs arī tevi labi vadījis. Mani savukārt netik labi vadīja. Labi, tu šodien arī. Jā? Izrādās. Mani šonedēļ arī Dievs labi vadījis, pateicoties Agneses vērtējumu. Tā kā arī novērtēsimies viens otru, aizvien aktīvi būsim diskusijās. Izsakiet savas domas, aizvien. Es ceru, ka visur arī pusmīnus esat atvērušies un tiešām varat droši izteikt savas domas un padalīties ar citiem, lai mēs viens otru mācītos, kā uz pasaules mēs šeit arī. Dievs mūs vada šajā skolā un šajā pasaulē mēs viens ar otru mācāmies sadzīvot. Tāpēc arī gan sadzīvot, gan padalīties ar domām, pieņemt otru domas, kas man ir godīgi gavēņi, ar vienu apņemšu, kad ir daudz apņemās gavēnī, daudz ko, un ar vienām apņemšanās tādām, ka ļaut citiem izteikt arī savas domas. Un nevienmēr arī ar šaubām skatīties uz cita viedokli, bet tiešām redzēt viens otrā cienījamas personas, jo mēs esam visi Dieva bērni un tiešām cienījami. Un tā kā, lai mums izdodas tā arī brīnišķīgi parunāties šovakar. Ja jūs domājat, ka šodienas lektors ir Jānis Kurševs, tad jūs maldāties. Tas bija tikai ievads. Mēģināju iesildīt. Jā. Ļaujiet man stādīt jums priekšā brīnišķīgu mūsu grupas biedru, interesantu cilvēku, sirsnīgu, ļoti jauku un mīļu, mācītāju. Varat pagriezties jau. Jā, droši. Jā, tie, kuri labi atcerās mūsu noteikumus. Tātad šodien mums pirmo reizi lasīs lekciju Ziedonis Kārlis Varts. Es atvainojos, varbūt sagaidot viņu, varam nodziedāt 4. dziesmiņu.
sagaidīšanas dziesma.